Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuru Saeimā pat labāk izskata, lai ierobežotu ātro kredītu procentu likmes, kas aizņēmējus dzen parādjūgā, deputāts Zinteris Zaķis iesniedzis priekšlikumu, kura rezultāts izrādās pretējs. Aizņēmums, kas ilgāks par nedēļu pusotru, saskaņā ar viņa piedāvāto izmaksātu vēl dārgāk nekā pašlaik. Rīt Parlamenta Tautsaimniecības komisijā likumprojektu paredzēts apspriest 3. pēdējā lasījumā. Vairāk stāsta Liena Bares-Sarmole. Otrajā lasījumā atbalstītās izmaiņas nebanku kredītdevēju ierobežošanai paredz, ka kredīta kopējās izmaksas patērētājiem nedrīkstēs pārsniegt 0,25% dienā no kredīta pamatsummas. Deputāts Zinteris Zaķis likumprojekta 3. lasījumā tā vietā piedāvā noteikt procentu trepi. Pirmajās 7 dienās procenti nedrīkstētu pārsniegt 0,75%, no 8. līdz 14. dienai 0,5%, bet 0,25% likmes griestus piemērotu tikai no 15. aizņēmuma dienas. Rīgas ekonomikas augstskolā veiktie aprēķini liecina, ka tādējādi garāku termiņu gadījumā kredītu izmaksu griesti pārsniegtu ne tikai Saeimā jau atbalstīto robežu, bet pat šobrīd tirgū piedāvāto. Zilā līkne parāda, kā pieaug kredīta izmaksas 30 dienās, ja piemēro Saeimas iecerētos ierobežojumus. Dzintera Zaķa piedāvājuma izmaksas raksturo zaļā līkne, pārējās parāda nebanku kreditētāju pašreizējo piedāvājumu. Tās salīdzinot redzams, ka līdz 7 dienām for finance gadījumā un līdz 10 dienām via SMS gadījumā Dzintera Zaķa piedāvājums ir lētāks par kredītdevēju, taču dārgāks par Saeimā atbalstīto, taču pēc tam deputāta piedāvātais variants pārsniedz visus pārējos. Rezultātā, piemēram, 200 eiro kredīts, kas ņemts uz 30 dienām Saeimā, jau atbalstītā varianta gadījumā aizņēmējam izmaksātu 15 eiro. Kredīta devēja piedāvājuma gadījumā 20, bet deputāta piedāvātā varianta gadījumā 25 eiro. Iepazīstināts ar aprēķiniem, Zinteris Zaķis sākumā jautājumus par dārgāku piedāvājumu noraida. Šitā nav vispār nepareizs aprēķins, paldies! Sarunas gaitā viņš gan pieļauj, ka pirmajās dienās piemērojot paaugstinātās likmes garākiem termiņiem kopējās izmaksas tiešām var izrādīties lielākas, tomēr uzsver, ka viņa priekšlikuma būtība bijusi atbalstīt tos kredītņēmējus, kas vēlas aizņemties uz pēc iespējas īsāku termiņu. Pēc jaunajiem ierobežojumiem kreditētāji tādus kredītus vienkārši nedošot, jo viņiem tas nebūs izdevīgi. Cilvēks, kuram piemēram, strādājot darbā, priekšnieks pateiks, ziniet, alga būs pēc nedēļas. Ēst gribēsies to nedēļu. Ja pārmetumi par to, ka šādi zaudēs kredītņēmēji, kas aizņems uz ilgāku laiku izrādīšoties pamatoti, Zaķis esot gatavs situāciju labot. Piemēram, nosakot, ka 30 dienu aizņēmuma gadījumā pirmajās dienās procenti nevarēs būt paaugstināti vai arī pēc tam tiem jābūt zemākiem. Piekrītu, ka varbūt arī trepēja, tāpēc es jums jau tikko teicu, ka es nojaušu, vai pat pareizāk sakot, zinu, ka mēs nonāksim pie kompromisa. Mēs komisijā nonāksim pie kompromisa. Bet vienkārši tas, ka nav loģikas teikt, ka cilvēku mīļais, ja gribi kredītu tikai mēnesis un vairāk. Nu, nav godīgi. Tad, principā, izmaiņas varētu būt arī jūs? Protams, runāsim, meklēsim, atradīsim kompromisu. Viss ir, kā saka, procesā. Tad, kad būs gala lēmums, tad arī varēs analizēt. Jau līdz šim diskusijas par nebanku kredītdevēju ierobežošanu gan nav bijušas vieglas. No likumprojekta 1. lasījuma pagājis gads. Diskutabli priekšlikumi tā izskatīšana varētu tikai vēl vairāk paildzināt, un šī iemesla dēļ piesardzīgs savās prognozēs par likumprojekta pabeigšanu ir arī Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Jūs redzat, ka priekšlikumi atkal ļoti daudz sasniegt, un jāsaka, ka deputāti, lai bremzētu arī dažkārt likumprojektos, lai bremzētu likumprojektu tālāku pieņemšanu, tiek iesniegt ļoti daudz priekšlikumu. Un tas nav labi. Tas nav labi. Grūti komentēt. Varbūt ir tiešām deputāti snieguši no labas gribas šos priekšlikumus, varbūt nē. To jau, protams, rītdien komisijas sēdē attiecīgi no debatēm mēs arī varēsim spriest. Romāns Naudiņš izteica cerību, ka virzība būs gana strauja, lai Saeimas sēdē likumu galīgajā lasījumā varētu pieņemt jau nākamās nedēļas plenārsēdē. Atgādināšu, ka bez procentu griestiem izmaiņas paredz arī aizliegumu kredītus izsniegt naktīs. Liena Bares-Sarmole, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.